Čau, čau, čau! Šodien ir eksperimenta diena, un man ir beigušies atkal pilieni deguna. Es šajā trauciņā taisu tos deguna pilienus, kā jau es jau esmu teikusi, stāstījusi, izmantojot Bonju, bet Inese mums pielika klāt vēl zaļo krēmu masāžas. Tātad jūs zinat, ka zaļais krēms ir ar mentolu, un ja mēs darām sauso inhalāciju, tad viņš atvieglo elpošanu. Tad es vienu jau buņģiņu to uztaisījusi biju, un tas, kas man lieto, tas novērtēja un teica, Inesei, pasaki paldies. Tātad mums vajadzīgs ir Bonju, mums vajadzīgs ir zaļais krēms, mums vajadzīgs ir 10 ml ūdens, tātad un tukšs trauciņš. Tātad paskatieties 10 ml trauciņš, kas šeit pie mums maksā deguna pilieni 5 paundi. Ja? Tātad es mājas apstākļos uztaisīšu deguna pilienus, un, kā jūs varbūt esat redzējuši jau mūsu storijos, kad zaļais krēms un Bonju jūs varat saņemt par brīvu, veicot savu pasūtījumu. Tas nāk dāvanās. Tātad, ko mēs darām? Mēs ņemam 10 ml ūdens. Man špricīti ir, es paņemu 10 ml ūdens. Tā, 10 ml ūdens. Ūdens. Es šeit ielēju, lai man atbilstoši ir manam trauciņam. Tad es iešpricēšu šeit. Tad mēs ņemam 2 pilītes, iepilināsim Bonju un uz kociņa, tas krēmiņš jau iet uz beigām, bet nu viss ir kārtībā, paņemsim apmēram tik daudz masāžas krēmu. Mēģinam mēs tā ātri viņu samaisīt. Pēc idejas būtu labāk, ja es arī pudelītē viņu samaisītu. Es ņemu visu. Lai viņš izšķīst, ja? Mēģinam viņu samaisīt, lai izšķīst. Tā, lejam iekšā pudelītē. Tā, pudelītē. Un kas te pāri palicis? Tā. Un visu iekšā. Eksperiments top! Un liekam korķīti virsū. Fakts ir tāds, ka ļoti grūti pudelīti ir attaisīt, tur vajag stingrām rokām. Es ceru, ka man sanāks viņu aiztaisīt, jo, lai es viņu varu jums parādīt, kā viņš pušas. Tā, mēs vēlreiz saskalinam. Nu un ko? Pūšam iekšā. Nu, mentols, viņš vienkārši, man nav iesnu, ja viņš vienkārši tā iegāja. Mentols, viņš tik atsvaidzina, bet viņš nav stiprs, viņš ir ļoti tā, kā ir. Mēs esam izmēģinājuši, ja, jo pirmais bija tā, kad es nedaudz biju pielikusi vairāk Bonju, tad viņš ļoti tā kā stiprs bija. Bet vajag 1-2 pilītes, ne vairāk, jo tas ir 10 ml tas trauciņš, ja, nevajag vairāk. Bet iedomājieties, viņš maksā 5 paundi. Nezinu, kā Latvijā. Ja, 5 paundi, viena maza buņģiņa. Bet mums šeit tagad nāk dāvanā, es kā rādīju, man vakardien atnāca pasūtījums. Dāvanā nāk gan Bonju, gan zaļais krēms 100 ml. Tātad es no šiem varu, zināt, cik daudz uztaisīt deguna pilienus, bet, protams, es viņu
šīs lietas izmantojuši citur, vai ne, jo mēs zinām, ka drīkst izmantot. Pielietojums, var teikt, ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Tātad, nu tā, man deguna pilieni ir gatavi. Gaidu atsauksmes.